Sveiki! Zināt varbūt tādu Mārtiņu Kazāku? Mārtiņš Kazāks bija Latvijas bankas prezidents, ieņemot vienu no, nepārspīlējot, visparazītiskākajiem amatiem šajā valstī, kurā vispār, kā zināms, parazītisku amatu ir diezgan. Kad Mārtiņam Kazākam beidzās pilnvaru termiņš Latvijas bankas prezidenta amatā, un viņu neapstiprināja no jauna, Mārtiņš Kazāks izlēma, ka ir tikai viena pareiza stratēģija. Izrādījās, viņam ir taisnība. Mārtiņš Kazāks metās laizīt. Mārtiņš Kazāks laizīja pazoles, laizīja rokas, visticamākais vēl visu ko citu, par ko mēs šeit pieklājīgu cilvēku kompānijā neizteiksimies. Mārtiņa Kazāka stratēģija izrādījās pareiza. Varbūt tur bija vēl kaut kas papildus laizīšanai, to mēs tā kā nezinām, bet Mārtiņš Kazāks tika atpakaļ savā amatā ar 18,000 eiro mēneša algu no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Pati Latvijas banka gan apgalvo, ka tiesot nevis nodokļu maksātāju līdzekļi, bet kaut kas nezin kas. Latvijas banka, protams, melo. Kāds brīnums. Tad, lūk, šis Mārtiņš Kazāks ir nolēmis apliecināt savu vajadzīgumu 18,000 eiro mēneša algas amatā, kas viņam pagājušajā gadā ļāva kopā, nenopelnīt, bet saņemt 197,000 eiro, un nācis klajā ar atklāsmēm par X stundu. Proti, ka X stundā Latvijas bankas aprūpētajiem Latvijas iedzīvotājiem neesot par ko uztraukties. Jo pirmām kārtām uz bankomātiem X stundā nauda tikšot pievesta biežāk, un otrām kārtām, ja galīgi kas, tad par pirmās nepieciešamības precēm līdz 200 eiro varēšot ar karti norēķināties arī offline. Kad Mārtiņam Kazākam pilnīgi pamatoti šo to sāka publiski aizrādīt, Mārtiņš Kazāks nolēma apliecināt savu kompetenci vēl pamatīgāk un pastāstīja, ka, ziniet, ir tāds 100 kritisko bankomātu tīkls, ar kuriem pilnīgi noteikti nekas nenotiks, jo viņiem ir gan autonoma energoapgāde, gan arī īpaši savienojumi ar datu tīkliem. Tā ka viss būs kārtībā. Ņirgāties šeit, protams, varētu stundām, bet tā, pavisam īsi. Latvijas bankas parazītiskā prezidenta amata ieņēmēja skatījumā X stunda, acīm redzot, ir kaut kāda tāda maza nejaucībiņa un nērtībiņa, ka uz brīdi pazūd elektrība vai kaut kas tam līdzīgs. Vai arī cilvēki par kaut ko pilnīgi nepamatoti satraucas un skrien uz bankomātiem, tāpēc bankomātos vajag biežāk pievest naudas. Un ja tiešām elektrības tā pavisam nav, tad kaut kur ir šie mistiskie 100 kritiskie bankomāti. Jūs zināt kaut vienu kritisko bankomātu savā apkārtnē? Vai Latvijas banka vai kāds cits parazīts no pašreizējās valsts pārvaldes jūs par kaut ko tādu ir painformējis? Bet, protams, skatoties uz to, kas notiek pasaulē kaut vai pēdējos 10 gados, mēs labi zinām, ka X stundas realitātē izskatās pavisam citādi. Ne jau tā, ka Mārtiņam Kazākam pēkšņi mājā nav gaisma, un viņš taustīdamies nevar aizstaigāt līdz naktspodiņam un ir spiests nokārtoties kaut kur pa stūriem. X stunda nozīmē to, ka ir haoss, ir posts, ir panika, nav elektrības, nav interneta, valsts vara kaut kur ir, kaut kur nav. Mentu Zaņķis ļoti iespējams lielā mērā ir apmetis ādas uz pareizo pusi. Un šādos te apstākļos Mārtiņš Kazāks saka, bankomātiem naudu pievedīs biežāk. Kas pievedīs?
Ar kādu apsardzi? Kuri būs tie idioti, kas šādās situācijās vedīs naudu? Uz kādiem bankomātiem? Latvijā ir kaut viens bankomāts, kuram aiz sienas stāv dīzeļģenerators un Starlink rūteris. Un ir datu centri, kuriem arī stāv vesels bažs dīzeļģeneratoru un vesels bažs Starlink rūteru, kas nodrošina šos te nepieciešamos sakarus. 200 eiro pirkumi ar karti offline. Kad pēdējo reizi Mārtiņš Kazāks ir mēģinājis kaut ko nopirkt ar karti offline, ja veikalā gluži vienkārši nav elektrības? Caur kurieni viņš šo karti slidinās? To varētu vēl gari turpināt, bet doma ir skaidra. Latvijas Bankas prezidenta amatā ir idiots. Idiots, kas strēbi no nodokļu maksātāja naudas 18,000 eiro mēnesī, kurš par reālo dzīvi neko nezina un arī īsti negrib zināt, jo viņam ir labi. Un kā infuzorija tupelīte par nākotni viņš baigi nedomā. Viņam uztrauc tikai sava sile, sava pakaļa. Un tas nebūtu nekas traģisks, jo no Latvijas Bankas, godīgi sakot, nekas arī nav atkarīgs. Latvijas Banka ir unikāli parazītiska iestāde, kura jau kopš Repšas laikiem ir sev izsitusi fantastiskas algas par tukšdiršanu un nekā nedarīšanu, vai darbības imitāciju labākajā gadījumā. Rimševiča laikā viņi pat mēģināja kaut kādus pētījumus vēl taisīt, kuriem bija graša cena, bet tomēr viņi pat to vairs īsti nemēģina. Ar vārdu sakot to, ka šādas parazītiskas iestādes parazītiskais priekšnieks ir stulbenis, mēs varētu īpaši neuztraukties. Viņi tāpat nekas nav atkarīgs. Bet nelaime ir tā, ka šis Mārtiņš Kazāks lieliski raksturo tos tūkstošus personu vidēji augstajos un augstākajos valsts amatos, kuri visi ir iedalāmi 3 lielās grupās. Viena ir šādi te stulbeņi, kas neko nejēdz un attiecīgi x stundā labākajā gadījumā skraidīs apkārt mētādamies rokām un kājām un nelabi kliegdami. Otrā grupa ir tie, kuri varbūt kaut ko arī saprot, bet kuriem ir labi tā, kā ir. Līdz pašam pēdējam viņiem būs labi tā, kā ir. Viņi cerēs, ka gan jau kaut kā. Kā tur tie Titanika pasažieri. Orķestris vēl spēlē, bufetē vēl dod sviestmaizes, gan jau būs labi. Un trešā grupa, kuru šo x stundu patiesībā gaidīt gaida, lai izvilktu ārā tēlaini izsakoties Buģonovku un kompartijas biedra apliecību. Vai Jeģinai Resija biedra apliecību. Jo x stunda nozīmēs, ka viņējie ir klāt. Un tur pa vidu tad skraidīs Mārtiņa Kazāka bankomātu apkalpotāji, kas biežāk pievedīs naudu. Turpēc sakot, gatavojieties katastrofai. Nav jau tā, ka baigi ilgi ir jāgaida. Jautājums tikai kādā formā. Visu labu!